Labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi! Ir pagājuši vairāk nekā 3 gadi kopš brīža, kad valsts nekustamie īpašumi uzticēja LNK Industries veikt Rīgas pils kasteles rekonstrukcijas un pārbūves darbus un uzticēja mums Rīgas pils atslēgu. Šis projekts iesākās kā jebkurš cits projekts, bet visai drīz mēs sapratām, ka mums ir darīšana ar īpašu objektu, ļoti īpašu objektu. Pārbūvējot viduslaiku pili, mēs drīz sapratām, ka blakus tradicionālajiem būvniecības procesa dalībniekiem ir vēl viens ļoti nozīmīgs dalībnieks, un tā ir pils. Rīgas pils izskatīja visus mūsu plānus un darba grafikus, un Rīgas pils bija ļoti izvēlīga savās izvēlēs. Un viņa bez kautrēšanās un vinstināšanās mainīja mūsu plānus, nemaz nedomājot par mūsu laika grafikiem un izmaksu tāmēm. Jo pils ar savu 100 gadu vēsturi labāk zina, kas ir pilī vajadzīgs. Un mums nācās pazemīgi pakļauties un sekot pils norādījumiem. Pēc kāda laika mēs sākām saprast, ka esam ieguvuši zināmu uzticību no pils puses un darbi sāka ritēt arvien raitāk. Kā rezultātā mums izdevās pabeigt visus šos darbus 3 mēnešus ātrāk nekā līgumā noteiktais termiņš. Mums ir patiesi lepnums par padarīto un neizsakāms prieks par to, ka pils kasteles telpas, kuras gadu desmitiem nebija pieejamas plašākai publikai, tagad būs pieejamas gan rīcniekiem, gan pilsētas viesiem, un pils varēs izrādīt savu sākotnējo skaistumu tās atjaunotajā veidolā. Šis darbs nebūtu iespējams, ja visi procesā iesaistītie dalībnieki nedarbotos kā vienots mehānisms. Tādēļ es saku paldies pasūtītājiem, arhitektiem, projektētājiem, kā arī būvniekiem un kultūras mantojuma vērtību uzraugiem. Bez jums visiem mēs šodien nestāvētu šeit un nepriecātos par paveiktā darba rezultātiem. Paldies jums! Visbeidzot, ir pienācis tā diena, kad mums ir jāatgriež pils atslēgas tās patstāvīgiem glabātājiem. Tādēļ es lūkšu valsts nekustamo īpašumu pārstāvis uz svinīgo pils atslēgas saņemšanu.